Pieklāj, jūs jau atminaties, kā tais gados gāja. Un bija arī tādas dienas, kad kāds nepārnāk. Egelis ir sapiņš, šoferīts ir zvaigzņā. Nu tad lūdzu, klusumu brīdi. Paldies. Tad izstāstam, kā ir katram gājis tajā laikā. Es skatos, kā gāja mājsaimniecēm, cik liela bija tā mīlestība. Toreiz jau nebija mobilais, nekavarēja piezvanīt ik pa 5 minūtes. Nu jā, un lai visiem kopā silti, neskatoties uz to, cik saulītai šodien zūd. 22 gadus atpakaļ jauni un smuki gājām un darījām to, kas bija jādara. Un nesūkstījāmies, redz, kā mums tagad tā un šitā, kā to dažbrīd nebūtu dzirdēt. Vesela nedēļa, kā oficiālie vēsturnieki atzīmē, Rīga, Doma laukums, Zaķu sala, radiocentrs un tā tālāk. Tas viss tapa, kā saka, no apakšas. 22 gadi. Tas ir milzīgs laiks. 22 gadi, kad šitādās baltās, saltās dienās un kā sagriežās mums Latvijas tautas vēsture, ka mums vienmēr visi svarīgākie notikumi nes kāpēc ir saistīti ar augstu, drēgnu laiku. Saule gaisu sajaukusi, aizsasprieda ozolā, kungi karus sacēluši, sauca manus bailes, ar kalviņu vējš būta, putas griez vārēja, karā dotu pavēli. Tā. Nes kāpēc mums latviešiem ir tā moda, ka mēs sanākam kopā tā, no sirds sanākam kopā plec pa plec un pagriežamies par kaut ko. Tikai tad iedraud galīgs ziemas. Tā tas bija 91. Un es gribētu atgādināt pagājušo pavasari referendumu. Tāda neliela atblāzma no tās kopības sajūtas taču bija.